Pastāstīšu par šo sistēmu EMSIS, kuru esam uzprogrammējuši. Tā ir CO2 piesaistes un seģa emisiju mazināšanas pasākumu meža apsaimniekošanas un ietekmes novērtēšanas sistēma. Sākumā es parādīšu tādu sauso prezentāciju, un tad beigās būs arī neliela dzīvā demonstrācija no sistēmas. Šajā sistēmā viss darbs sākas ar lietotāju autentifikāciju. Katram lietotājam ir savs lietotāja vārds un parole, un pēc pieslēgšanās katrs lietotājs pieslēdz pie savas datubāzes un strādā tikai ar saviem privātajiem datiem, kurus viņš ir ievadījis. Tātad dati tiek apkopoti un apstrādāti projekta līmenī. Katrs projekts satur kādus īpašumus, kuros jūs varat strādāt. Un te, šajā gadījumā ekrānā redzam ir 3 dažādi projekti izveidot, viņu platību, cik tur kadastri un tādu statistisku informāciju. Viss process projektā sākas ar datu ievadi. Datu ievadei ir 2 varianti. Pirmais no tiem vienkāršākais ir imports no Valsts meža dienesta atvērto datu sistēmas. Un, lai šos datus šādā veidā importētu, nepieciešams ievadīt kadastra numurus, kur var ievadīt vairākus komata, un visi šie kadastri dažu sekundžu laikā tiek importēti šajā sistēmā, un tālāk jau viņus var apstrādāt sistēmas ietvaros. Otrs variants ir mazliet sarežģītāks, bet varbūt kādam arī tas noder - manuāla datu ievade, kur katru nogabalu lietotājs manuāli ievada, norādot jau pagastu, kadastru, kāds būs nogabals, kvartāls, platības, zemju kategorijas, augšanas apstākļu tipi un citas pazīmes. Kā arī šajā nogabalā jāvada viss mežaudzes iekšā, visi rādītāji, kādi mežaudzē ir. Un tas ir mazliet darbietilpīgāks process, taču varbūt kādreiz kādam arī šis variants noder. Ja dati ir importēti no Valsts meža dienesta datubāzes, tad līdzi tiek paņemts arī šo nogabalu ģeometrijas, un nogabals ir iespējams apskatīt arī uz kartes. Šajā gadījumā jūs redzat arī uz kartes ir daži nogabali, kur ir kadastra numuri, kvartāla un nogabala numuri. Nākotnē varbūt šī karte tiks papildināta ar kādām tematiskajām kartēm, bet pagaidām mēs tikai nogabals tur redzam. Tālāk, nākamā tāda visbūtiskākā sadaļa šajā sistēmā ir tieši plānošana. Plānošanai mums ir pieejami realizēti 5 dažādi scenāriji. Pirmie 2 scenāriji ir tādi ļoti krasi atšķirīgi, kur pirmais mežā neko nedarīt. Tas nozīmē, ka mežā zāģis nebūs redzams, nebūs darbināts, un mežaudze dabiski tiks audzēta, un nekāda ciršanas darbi nenotiks. Taču nākamais scenārijs ir krasi atšķirīgs, ciršana pēc gatavuma, tā mums viņš nosaukts. Un šis scenārijs jau izpildīs visus MK noteikumus. Gadījumā, ja nogabals būs sasniedzis galvenās cirtes parametrus, piemēram, galvenās cirtes vecumu vai caurmēra parametru, pēc kura varētu cirst, tad attiecīgi nogabals tiks ieplānots šai darbībai, ciršanai. Taču te klāt arī nāk krājas kopšanas cirtes. Tajos gadījumos, kad nogabals būs sasniedzis lielāku šķērs laukumu, tad var tikt ieplānot arī krājas kopšanas cirte. Kā nākamie 3 scenāriji, tie jau ir lietotāja definēti scenāriji, kur es jau kā lietotājs varu klišķināt šajā sistēmā un nodefinēt, ko es vēlos pats darīt, kādas darbības. Tie būtu manuāla saimniecisko rīkojumu un definēšana.
vai arī pasākumu plānošana, piesaistes pasākumu plānošana. Un tālāk es parādīšu arī kādu no pasākumiem, kā definē. Tātad sistēmā ir realizēti 14 klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi. Ievada ir tāda maksimāli vienkārši, mēs centāmies to realizēt. Lietotājs izvēlās pasākumu, kurā gadā vēlas viņu izpildīt, kāds ir meža tips un kāda būs valdošā suga. Tie pēdējie 2 parametri nevienmēr ir jānorāda, bet dažiem no šiem pasākumiem tas varbūt arī obligāti norādāms. Un tad jau sistēmai beigās pēc visām plānošanām ir iespējams apskatīt atskaites, kas ir gan tabulu veidā, atskaites iespējams arī lejuplādēt PDF formātos. Un atskaites ir iespējams apskatīt arī grafiskā veidā, salīdzināt dažādus šos plānošanas scenārijus. Un vēl šajā sistēmā varam definēt un mainīt sortimentu prioritātes. Tas varētu būt būtisks parametrs, lai sarēķinātu, kā šī nocirstā mežaudze sadalīsies pa dažādiem koksnes produktiem. Un, kā zināms, katram koksnes produktam arī ir dažādi CO2 emisiju sadalīšanās laiki, visādi pussadalīšanās periodi un tam līdzīgi, bet to es detaļās šobrīd nestāstīšu. Un vēl sistēmā var definēt dažādus plānošanas parametrus, kā te būtiskākais būtu, cik ilgam periodam, cik ilgam laikam vēlaties plānot. Te ir plānošanas solis pa 5 gadiem un 6 periodi, tas būtu 30 gadiem tā kā plānošana. Un tad es jums tagad pamēģināšu nodemonstrēt sistēmu, kā viņa tiešsaistē, kā viņi darbojās. Tātad es paņēmu no valsts zemes dienesta kādu kadastrā numuru, kādu īpašumu. Šajā gadījumā tas ir Saldus pusē. Nokopēju šo kadastru numuru, aizēju uz sistēmu, izvēlos tukšu man šajā gadījumā testa projektu un importēju datus no valsts meža dienesta, ievadot tikai vienu kadastra numuru. Un, lūk, tas praktiski sekundes laikā ir ienācis. Ja es vēlos, es šim kādam no nogabaliem varu definēt arī šos pasākumus, ko es iepriekš rādīju. Tas tur šādi izskatītos. Bet, lai tā prezentācija pārāk neievilktos, es iešu tālāk jau pie plānošanas. Un plānošana ar šo projektu, kurš mums ir 68 hektārus liels, nodemonstrēšu 3 dažādus scenārijus. Izvēlošos pirmos 3 scenārijus. Pirmais, mežā neko nedarīt. Tādu paņem plānot. Tas arī te 3 sekundžu laikā mums ir saplānots. Tad es saplānošu nākamo cirsmu pēc gatavuma scenāriju. Tad, kad ir saplānota cirsma pēc gatavuma, mēs varam arī šo variantu mazliet koriģēt. Mēs redzam pirmajā 5 gadē, kādi ir ciršanas darbi plānot šajā īpašumā. Un es varu izvēlēties kādus atsevišķus nogabalus, cirst nevis šajā gadā 24. bet, piemēram, 2029. izvēlēsimies kaut kur. Es kādiem vairākiem nogabaliem norādīšu šādu 29. varbūt kaut kur kādu nākamo gadu, lai varētu novērot, kādas ir atšķirības starp dažādiem plānošanas scenārijiem. Vēl kādu varbūt lielāku nogabalu paņemt. Tātad es 3 nogabaliem esmu norādījis, kas vēlēšos viņus patiesībā cirst ne 4, pat cirst citā gadā. Un izvēlos, ka tas būs mans darbības scenārijs. Tātad sistēma jau ņems vērā šos manis norādītos
ciršanas gadus. Un tagad plānojam manu darbības scenāriju. Tas ir pabeidzies, un pārējiem jau apskatīt atskaites. Tātad es izvēlējos apskatīt visus šos 3 saplānotos scenārijus, un grafiski šobrīd attēloju, kāda ir CO2 piesaiste. Un te šajos ar tām 3 līnijām jūs varat redzēt, ka zilā līnija, kas iet te jau pa apakšu, tā ir mežā neko nedarīt. Pašā sākumā piesaiste viņai ir lielāka, taču vēlāk, kad mežs jau ir pieaudzis un pāraudzis, šīs emisijas vairs netiek piesaistītas. Krāja mazāk pieaug un tāpēc arī mazāk piesaista. Vēl mēs varam apskatīt, piemēram, kumulatīvo variantu, kur tiek summēts viss CO2 piesaistes un emisiju bilance uz šajā gadījumā 120 gadiem nākamajiem. Un arī tur mēs redzam, ka tā līdzenā līkne, tā ir mežā neko nedarīt. Sākumā viņa mums pirmajos pat, cik tas būs, kādi 70 gadi apmēram. Līdz 70 gadiem viņš uzrāda varbūt tās labākus rezultātus, taču tālāk jau apskatot grafiku, šie te nākamie 2 scenāriji, cirsme pēc gatavuma un arī mans scenārijs, viņš jau sāk pārsniegt šo neko nedarīšanu. Tātad tas nozīmē, ka ja mežā mēs kaut ko cērtam un daram, tad mums ilgtermiņā šīs CO2 emisijas tiks piesaistītas vairāk. Nu, vēl arī, protams, var apskatīt, kāda ir vispār tā bilance pa periodiem. Un arī tā ir neko nedarot, sākumā ir lielāka, pēc tam viņa ir mazāka. Taču, ja mēs veicam kādas saimnieciskās darbības, tad tas grafiks jau ir tāds dinamiskāks. Ir iespējams apskatīt arī citus grafika variantus, kā piemēram izcirstā krāja un kāda ir paliekošā krāja katrā no 5 gadiem. Un var analizēt arī, protams, daudz dažādus citus scenārijus, saplānot un ieslēgt tos un apskatīt arī šādus scenārijus. Nu, tā, man tas būtu no manas puses viss. Varbūt tās ir kādi jautājumi. Jā, paldies tev, Salvi. Un jautājums ir, vai kad un kur meža īpašnieki varētu piekļūt šim rīkam? Meža īpašnieki šim rīkam, es domāju, varēs piekļūt tad, kad projekts tuvosies beigu fāzē. Šobrīd mums viņš atrodas uz testa servera, un testa vidē projekta dalībnieki viņu testē aktīvi. Un tad, kad mēs viņu pabeigsim testēt, tad es domāju, ka būs pieejams arī visiem pāriem publiski šis servis bez maksas. Paldies!